Kas ir tava Latvija šobrīd un kā tas atspoguļojas šajā izstādē? Man liekas, ka ir milzīgs neprofesionālisms, un pie tam vēl šis neprofesionālisms nāk no tiem cilvēkiem, kas kontrolē vāru un naudu. Un tur es redzu ļoti augstu līmeņu neprofesionālismu. Un tas ir tas Latvijas paradoks, ka bieži vien cilvēki ar vāju izglītību spēja būt ministri, spēja kontrolēt bankas un kaut ko. Tas ir diezgan šokējoši. Tas vārdiņš varētu būt neizglītotība un neprofesionālisms. Vai šis ir arī sociāli aktīvās mākslas laiks? Es domāju, ka jā. Es jau izteicos vienā intervijā par to, ka es atļaušos būt kritisks, un tas ir mans subjektīvais, mans personīgais viedoklis par šo kopainas neredzēšanu, par dažādām sīkumiem, par koncentrēšanos uz sīkumiem. Tas ir aizgājis, tas ir sācies visās jomās. Tas ir sācies no, man liekas, ka diezgan parodiski, ja mēs spējam internetā vairāk atrast video par to, kā policija tvarsta cilvēkus, nekā kaut ko pozitīvu, vai video par negācijām. Es atminos, ka es atbraucu kaut kā no ārzemēm diezgan pat nesen, 2-3 mēnešus atpakaļ lidmašīnā, es paņēmu avīzi, un pirmais, ko es atklāju, bija nopietna avīzē, ja es nekļūdos diena, 8 lapas, un es saskaitīju 8 lapās, katrā lapā bija negatīvie raksti. Tad nosit māte, bērni, izdara kaut ko tos, man liekas, ka ir pazaudēts kaut kāda sajēga pa lietām. Lai gan tajā pašā laikā notiek koncerti, mūzika, pasākumi, mākslas izstādes, par to neraksta. Raksta par kaut kādām tiešām padibenēm un ir koncentrēšanās uz samazgu izlietuvi. Uz ko tu koncentrējies šajā projektā? Es koncentrējos uz absurdiem mērķiem un uz absurdām idejām un arī uz šo pašu kopainas neredzēšanu, jo tieši šeit caur šiem projektiem parāda, kā tiek izmesta enerģija un izmesta nauda. Un nenormāla nauda tiek izmesta. Cilvēki, kas nespēj skaitīt, rēķināt, cilvēki, kuriem pietrūkst izglītība pārvaldīt naudu, es uzskatu, ka viņiem nav tiesības pārvaldīt. Jo viņi pārvalda kopainu, viņi pārvalda ainavu, kur es redzu. Un viņiem šī ainava ir jādala ar mani. Kā tas viss iespaido tevi kā potenciālo vēlētāju Saeimas vēlēšanās, kas drīzumā būs? Mani? Man tas neiespaido, man tāpat viss ir skaidrs pa viņiem. Es neredzu tur nekādu radošo potenciālu, es neredzu izglītību. Es redzu tādu ļoti prastu, zema līmeņa, tiešām inteliģences tur nav. Tur ļoti zema līmeņa manipulācija. Un konkrēti man kā mākslinieku vēl jau vairāk, jo par kultūru, mākslu vai mākslas akadēmiju vai muzikas akadēmiju par šiem jautājumiem vispār neviena partija nerunā. Un mākslas joma nekas neskar, it kā sabiedrībā nebūtu radošo cilvēku. Tas ir milzīgs slānis. Es runāju gan par bibliotēkām, gan par bibliotēkām laukos, gan, nezinu, sakot, no teātra Daugavpilī, līdz beidzot teātra Liepājā. Šai jomā it kā nebūtu. Tas ir, man brīžam sajūta, ka politiķi ir kaut kur pazuduši. Viņi pazuduši paši kaut kādos savos idejās. Viņi vienkārši izsmēluši sevi un viņiem vairs nav ko teikt. Kā tu vēlētos mainīt šo viņu attieksmi, ja tev būtu iespēja šobrīd? Man liekas, ka Latvija nonākusi uz tā sliekšņa, kad ir vajadzīgs ļoti smagas un totālas reformas. Un tādas totālas reformas. Es pieļauju domu līdz pat tādam, ka es domāju, ka mums ir par daudz deputātu, gan Rīgas domai, mums ir par daudz deputātu arī Saeimā. Tas skaits ir par daudz, jo attiecīgi, ja valstī samazinās iedzīvotāju skaits un strādājošo skaits, es domāju, ka būtu arī jāsamazina proporcionāli deputātu skaitu, jo tad jau mēs visi izmirsim no bāda un paliks tikai 100 gudrās galvas.
Tagad pēdējā laikā ir populāras visādas televīzijas diskusijas, un arī populārs teiciens tur dari pats, domā pats, analizē pats un skaties pagātnē. Bet kas ir šis mēnesis tieši pirms vēlēšanām arī tev kā sabiedriski aktīvam cilvēkam, aktīvam kultūras cilvēkam? Ko šajā mēnesī tu gribi izdarīt? Es domāju, ka televīzija stipri vien degradējusies, turklāt vairums masu mēdīju pieder oligarhiem. Un šobrīd, atvainojoties par izteicienu, viņi glābi savu pakaļ. Un tās diskusijas, tas ir tāds fake, tas ir tāds burtiski banāli raidījumi, lai apmuļķotu cilvēks, kas nespēja izvērtēt. Viņš ir uz banalitātes robežu, nav jēgas viņus skatīties. Bet kāds ir veids, kā neļauties manipulēšanai? Kā neļauties? Pirmkārt, redziet, te varētu teikt, kāpēc es pirms tam arī kritizēju gan biznesa eliti, gan politiķus. Problēma tāda, ka vairums viņi nelasa pasaules presi un neinteresējās pasaules kontekstā, kas notiek. Viņi apskatieties mūsu dižgaras, viņi knapi runā angliski, viņiem nav neviena zinātniskā grāda, viņiem nav neviena nopietnas izglītības, nopietnas pieredzes. Un te ir tā smagākā problēma. Tas caurums melnais. Es uzskatu, ka Latvija var glābt totāls reformas. Tas ir tāds, viņas pat fundamentāls būtu jātaisa. Sākot ar skaitiem sistēmai. Vienkārši šī sistēma ir izsmēlusi, viņa ir pārgurusi. Te jau vairs nekas nevar jauns rasties. Tā ir tāda konvulsijas.